Sveiki! Redz, kas man? Kad sunim nav ko darīt, viņš laiz olas, bet kad man nav ko darīt, kaut gan sūdīga vieta. Davai, mainām. Šitā būs labāk, man tā liekas, ne? Cits skats, normāli. Šito aparātu es dabūju par 200 eiro, es viņu principā izvilku no preses ārā. Bijušais īpašnieks ir apzināti domu gāja, ka viņš to mašīnu netaisa, viņš vienkārši viņu brauc, kamēr viņi iet, un tad vienā brīdī, kad tiks pa jaunu automobīļu, šitas vienkārši ies uz utilizāciju. Tā nu viņš nokļuva pie manis. Man piedāvāja, es padomāju 2 sekundes un hops, te viņš ir jaunais projekts. Vienmēr man bijusi interesanti tā doma, ka nopērku lielo busiņu, uztaisu viņu par dzīvojamu un šauju kaut kur riņķī pa pasauli. Sieviņai man ar tā doma patīk, bet ja nepatīk doma, ka tas piķi maksā. Tāpēc šitas būs projekts projektā. Es viņu nopirku par 200, es viņā ieguldīšu iekšā maksimums 1000 un skatīsimies, pat cik var pārdot. Ja godīgi darba viņam daudz ir, kuzava nav tajā labākajā stāvoklī. Diski jāuzliek tādi normāli, tādi, kā bembim pienākās, ja? Jānotonē logi, nekad to neesmu darījis, gribētos iemācīties. Nopulēs lukturus, resti melnu uztaisīs tā kā pienākās. Ir vispār doma tāda viņu uztaisīt, kā saka, shadow line, ja? Visu melnu. Principā nekādi hromi viņam nav. Vienīgo hromu reku priekšā resti ar uztaisīs melnu. Jā, izskatās labi viņam. Vēl viena svarīga lieta. Šitas bumpers. Tur arī jānopērk, jāuzliek kaut kāds eminieka bumpers. Tāds dusmīgāks, niknāks. Tāpēc, ja interesanti ir šitā tēma, piesako, ieliec īkšķīti, un tā jau tiksimies regulāri. Šie video būs nedaudz savādāka formāta. Te es visu maliņā likšu visas cenas. Jau no pašas pirmās dienas noteikti, kad sāksim viņu ņemt pie dziesmas. Tā, lai interesantāk sekot līdzi un informatīvāk. Man ir tāda cerība, ka es gada laikā varētu kruķīvoties ar šitiem te aparātiem, kaut kādas 7000 dabūt, lai busu varētu iegādāties. Un tad jau būs jaunais projekts, taisam mikroautobusu pa dzīvojumu. Ne visiem šī tēma aizies, bet tas var būt tās informatīvi izglītojošs un izklaidējošs pasākums. To projektu ar mikroautobusu es vienalga attīstītu. Taču bez kameras to izdarīt ir vienkāršāk. Tāpēc atbalstiet mani, piesakojiet, ieliekiet īkšķi un turpinām strādāt kopā.